Un ir cilvēki, kuriem, starp citu, palīdz tieši skaļa mūzika, ļoti spēcīga skaļa mūzika. Un ir tādi, kuriem ļoti vajag, piemēram, klusuma. Un nav patiesība tajā, ka, piemēram, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem cilvēkiem vajadzētu klusā vietā mācīties vai kaut ko darīt. Piemēram, ja tas ir kaut kas īpaši vienkārši tāds, ir sevišķi, ja tā ir tāda rutinēta lieta, ko ikdienā dara, tur ir īpaši ir ieteicams patiesībā vairāk to vidi arī padarīt tādu trokšņaināku, vairāk ar mūziku, piemēram, jo tas vairāk smadzenes stimulēs un būs vieglāk koncentrēties. Ne visiem tas ir jāpaeksperimentē, bet nav tā, ka vienmēr jāsēž klusumā, jo klusums arī var traucēt. Tipiski iesaka klusumā sēdēt tad, ja tiešām ir ļoti jākoncentrējas uz to uzdevumu, ja viņš pats ir ļoti sarežģīts. Jo UDHS cilvēkam patīk sarežģītas lietas, tiklīdz kaut kas sarežģīts, tās smadzenēm liekas kaut kas tāds interesants, tiklīdz kaut kas rutinēts ikdienišķi, tā uzreiz tā kā tās smadzenes aizplūst kaut ko labāku darīt un interesantāku.